Kā padomāju? Aha. Sveicināt deputātu Jarānu. Sveiki, deputāti Podgan. Ziniet, es lasīju jūsu pēdējo rakstu avīzē. Aha. Tas man tā pārliecināja, un tāpēc es gribētu atkal par personīgo dzīvi drusku paprasīt. Jā. Redziet, es tagad nevaru saprast, vai man labāk tagad balotēties 7. Seimā, vai labāk būtu aprecēties. Nu, ko jūs tāds kā pieredzējušāks man varētu ieteikt? Atklāt pateikt. Atklāt, jā. Nu, es pateikšu atklāt, deputāti Podgan, secinot jūsu garīgās spējas, izdot secinājumus, es jums ieteiktu labāk precēties. Precēties? Jā, tas jau man labāk patīk. Bet kā jūs domājat, ko man labāk aprecēt? Kā ko? Nu, zini, es ieteiktu jums Japānieti aprecēt. Tagad ārlietu ministrijā tieši 2 Japānietis atbraukuši, Ziniet, Japānietis maziņi, mīļi, maigas, strādīgi. Un galvenais, ka sievas māte Tokijā dzīvo! Tokijā! Nu, deputāti Jarāna, precos! Kur jūs šito dabujāt? To dod jaunajiem deputātiem. Jaunajiem? Jā, mandātu komisijā dod. Nu, tad jā. Bābas, ko? Braucam!